savā ziņā. Mēs būsim tādi baigi lielie un tā, baigi forši, bet, jā, drīz jums te eksāmeni, tas galvenais posms īstenībā, bet, jūs jau ziniet, tur tā mierīgi, saprotiet, tie tikai eksāmeni, ņemiet tā uz pieredzīt, tā pa mierīgo nestresojiet pirms eksāmeniem, pabalējieties iepriekš, būs labi, viss būs kārtībā, galvenais ir neuztraukties, jā, bet, kas attiecās tālāk. Jūs jau droši vien domājat, ka tur, viss baigi forši, pabeigsiet skolu, iesiet tur visu laiku tusēt, normāli neko nedarīsiet, atpūtīsieties tā čiliņā, jā, un tā, bet tā nebūs. Tā toči nebūs vienkārši. Tagad jums sāksies tā īstā dzīve, visi tie pienākumi un viss, jā. Mums būs jārūpējās par sevi, par saviem tuviniekiem, par visu, būs grūti sākumā. Galvenais, ko jums vajag, ir izturība. Ja jums būs izturība, tad jau pārējais nāks tā. Bet, man kaut kas jums ir jānovēl, tāpēc es jums saku izturību, spēku, veselību. Viss būs kārtībā. Turieties. Kur ir 12? Kur ir kāda 12? Ko tu uzrošinies? Tu man filmē? Un ceru manī uztrauksies. Manī, labs viņas. Tev nopirši jauni acīm. Tu būs krūtākais puisis pagalmā. Kāpēc tu man filmē? Es nav godīgi. Tu to sūtīs 12. Es gribu novēlēt 12. puišiem, lai viņi ir krūtākie puiši pagalmā. Un lai meitenes var atļauties nopirkt ar mani. Nāc, Pagaiž, lēnām tagadīties. Būs labi? Jā, kur man tagad ir jārunā? Tu jau filmē. Tātad es tev 12. gribēju pateikt, ka jūs esat maktendošīgi bērni, ka līdz 12. klasē esat tikuši. Un neapstājieties pie 12. mācieties vēl augstskolā un pēc tam vēl augstskolās, tā lai jūs esat vēl gudrāki. Es jums to saku, es zinu, ko saku, jo es pabeidzu tikai 3 klases, un tagad es esmu veca. Sveiki, 12. Es esmu dārzniece un novēlu jums, lai jūsu dzīves dārziņā būtu daudz puķu. Ja jums ir kāda nezāle, lūdzu izravējiet tās pēc iespējas ātrāk. Un es novēlu jums ļoti ražīgu zemļu laiku. Izgaršojiet dzīvi. Bet galvenais, lai kājas siltas. Un daudz dāvanu. Jā. Lai netaupienas tonālais. Un lai vispār dzīve izdodas.